Startautisko sieviešu dienu 8. martā Latvijā saista ar pavasara svētkiem. Saule, puķis un smaidoši garām gājēji rada patīkamas un siltas izjūtas. Tā kā 2015. gads pilsētā ir jubilejas gads, organizatori veltīja pasākumus gan sieviešu dienai, gan arī 740. Daugavpils gada dienai. 6. martā Marka Rotko mākslas centrs aicina uz Jelgavas mākslinieka Valeriāna Daģāna izstādes Krāsainās iedomas atklāšanu. Glezniecība izstādes autoram ir svarīga pašizpausmei. Krāsainajās iedomās ir apvienots mākslinieka fantāzijas lidojums, kaut arī viņš kā autodidakts ir diezgan daudz strādājis realistiski, tomēr iedvesmojoties no daudziem mākslas pedagogiem, viņš ir savu rokrakstu daudzkārt mainījis. Un arī šī ekspozīcija ir gana tāda daudzšķaitņaina un atšķirīga savos darbos un izpausmē, bet gana krāsaina, kas raksturo viņu krāsainās iedomas vai fantāzijas. Izstādes daudzveidību aktualizē materiālu dažādība, ieskaitot izstrādājumus no auduma. Ekspozīcija būs skatāma līdz 12. aprīlim. Atgādinām, ka 6. martā no 16. līdz 17. ieeja ir bez maksas. Arī Daugavpils teātris piedāvā daudzveidīgu izrāžu programmu. 6. martā ģimeniska tragikomēdija pieaugušajiem, 7. martā krimināla komēdija Baismīgās maisaimnieces un 8. martā Buņina stāsti par mīlestību izrādē Tumšās alejas. Sestdien, 7. martā 15. Latgales centrālā bibliotēka aicina uz radošo tikšanos ar Jelenu Vitkeviču. Pasākums norisinās cikla Literārā sestdiena ietveros. Tā ir vietējā autori, kas raksta dziesmas gan ar savu dzeju, gan arī izmantojot dzeju, ko raksta citi Daugavpils autori. Un pasākumā skanēs tātad Daugavpils autoru dzeja Jelenas Vitkevičas izpildījumā muzikālā apdarē. 8. martā 16. Vienības namā notiks koncerts veltījums sievietēm ar Andrē Ērgļa un džeza orķestra dalību. Ieeja ir brīva. No 6. līdz 8. martam bērnu un jauniešu sporta skolā Kandavas ielā 17a notiks Latvijas boksa čempionāts pieaugušajiem. 7. martā mūsu pilsētā pirmo reizi tiek rīkot sievietēm veltīts skrējiens, taču piedalīties ir aicināts ik viens. Vienīgais nosacījums obligātais ir tas, ka jābūt kādam rozā krāsas elementam, piemēram, kā man šī rozā krāsas cepurīte, tā var būt aproce, tā var būt krosenes, kaut kāda veida šorti vai jebkas cits, galvenais, lai tas būtu rozā krāsā. Dalības skrējienā, protams, bezmaksas, visi finišējušie saņems piemiņas balvas, piedalīsies dažādu sportisko balvu izlozē un būs arī atsevišķas nominācijas, piemēram, saskaņotākais pāris, draudzīgākā ģimene un sievišķīgākais tērps. Skrējiena dalībnieku reģistrācija sāksies 11. pie dzelzceļa stacijas. Maršruts ir ierīkots pa Rīgas ielu, caur Vienības laukumu, apkārt Dubrovina parkam un beigsies pie ugunsdzēsēju depo. Aizraujoša solās būt arī sieviešu hokeja spēle, kas norisināsies Ledus halē 8. martā 15. Cīņa notiks starp Daugavpils un Rīgas komandām, tāpēc aicinām atbalstīt mūsu pilsētas komandu. Ieeja ir bez maksas. Sīkāku informāciju par svētku pasākumiem meklējiet pilsētas domas mājaslapā.